Turpinot iesākto stāstu par hidrolīnijām, šoreiz detalizētāk par kausātrās nomaiņas līniju. Nianses. Šī līnija arī izslēgtā veidā vienmēr padod mazu spiedienu ar ideju spīlēt sakabi un stingrāk noturēt aprīkojums vai kausi, kas viņi pielikti apakšā. Vai ir bēda, ja viņas nav? Jā, nē. Ja tu reti maini kausus vai vispār nekad nemaini, tev viņu arī nevajag. Ja tomēr tev jāmaina biežāk kausi, tu gribi uzlikt kausu ātrās nomaiņas sakabi, šīs līnijas nav. Alternatīva būtu izvēlēties mehāniskā tipa ātrās nomaiņas sakabi. Var strādāt, bet tomēr labāk ir ar šo hidrolisko versiju. Ko nevajag darīt? Ja tev šīs līnijas nav un tu nevēlies investēt naudu viņas instalācijā, nezodz lūdzu no citām līnijām uz to attaisīšanas brīdi. Es esmu redzējis ar trejkrāniem, var iespīlēt to sakabi, aiztaisīt ciet trejkrānu. Nav labs risinājums, jo ar laiku tā sakabe, ja viņā īpaši nav papildus drošības sistēmas, viņa ar laiku var atkabināties un aprīkojums var nokrist. Tāpēc vai nu vēlams oriģinālā instalācija, vēl ir alternatīva piegādātāji, kas piedāvā komponentu šai līnijai, vai tad arī mehāniskā sakabe. Veiksmi darbos!